Čau, Zanda! Čau, čau! Nu ko, paldies, ka tu atnāci šodien. Varbūt tās pirms mēs sākam nedaudz iepazīstini ar sevi, ko tu dari un kas ir tavs darbs? Jā, tātad esmu Zanda un strādāju Filiem.lv platformā. Nu jau drīz būs 4 gadi, un šo gadu laikā tad cītīgi ar kolēģiem darbojamies pie tā, lai uzlabotu platformas lietojamību, dizainu un lai tā kļūtu arvien labāka un lietotājiem noderīgāka. Tā kā daudz kas ir padarīts, bet zinām arī, ka daudz vēl darba priekšā, tāpēc tas tāds visu laiku nemitīgais darbs uz priekšu. Un tad ikdienā arī regulāri saņemam feedbacku no lietotājiem, labu feedbacku, sliktu feedbacku, visādu feedbacku, un to ņemam vērā un skatāmies, kas reāli vairumam lietotāji būs noderīgs no tā. Un taisam un daram un testējam un nemitīgi uzlabojam. Tā kā Pastāst varbūt nedaudz priekš tiem, varbūt es nezinu, vai Latvijā ir tādi, kas nezina Filiem.lv, kas tas ir un ar ko jūs nodarbojaties? Tipiski Filiem.lv uzskata kā platformu, kurā var ātri uzmest kaut kādus failiņus un pārsūtīt. Tas, ko varbūt daudzi to zina, bet arī daudzi nezina, ka platforma piedāvā arī ļoti daudz citas iespējas. Un viena no tām ir tipiska, kas vairumam arī lietotāji ir vajadzīgs, ir kaut kāda datu glabāšana. Tāpēc, vai tās ir bildes, video, audio, dokumenti, tad mēs nodrošinam arī drošu glabāšanu. Ir arī papildus vēl aplikācijas, kas ļauj gan no mobilā ērti piekļūt, gan arī, piemēram, kolektīviem sasinhronizēt dators un tās failu mapītes un kopā strādāt ērtāk un produktīvāk. Tā kā tas ir tāda viena arī, tā principā ir tā pamata lieta datu glabāšana. Un tad jau ir vēl visādi rīki un gan vairāk profesionāļiem, piemēram, fotogrāfi, videogrāfi un vienkārši satura veidotāji. Un tad otra ir mums tāda lielā biznesa sadaļa. Tas jau ir specifiskāk, ko tāds tipiskais lietotājs nepamana. Un, ir dažādas biznesam paredzētas sistēmas, dokumentu vadībai un dokumentu darbu vadībai. Tā kā, tas arī pie tā mēs ikdienā cītīgi strādājam. Un tā kā platforma aug arvien plašāka un tās iespējas ir labas un konkurētspējīgas arī ar dažādiem lielajiem tirgū spēlētājiem. Tā kā un tad tāds tipiskais lietotājs parasti netiek tālāk par šo te pirmo lapu, atnāk, uzmet failiņus un aizsūta saiti. Kāds varbūt ir pamanījis, bet daudzi zinu, ka nav pamanījuši, kad ir tepat šajā pirmajā lapā arī tāda saņemt failes podziņa. Okay. Tā ir iespēja principā ar 2 klikšķiem iegūt saiti, ja tu vēlies saņemt no citiem failus. Piemēram, ir bijis kaut kāds pasākums, nokopēt to saiti, iemet WhatsApp grupā, un tad pārējiem ir tiesības iemest klāt arī savus failiņus, bildes. Jo parasti, tad, kad tu sūti, viņš vienkārši var apskatīties vai leju pielādēt, bet neko vairāk viņš tur nevar darīt. Un tad ar saņemšanas saiti, tad tu dod tam pārējiem iespēju arī pievienot klāt. Bet tās ir tās iespējas, kas uzreiz te ir redzamas te pirmajā sadaļā, bet mans tāds ieteikums tomēr ir ielogoties savā kontā un darboties failu pārlūkā, kas ir tāda mana faili sadaļiņa. Tas ir pieejams tikai tad, kad tu esi reģistrējies failus? Un tātad vai tev ir maksas konts šī gadījumā vai nē? Šajā gadījumā arī ir bezmaksas konts.
tas ir failu pārlūks, un te tu atradīsi visus savus failus, mapītes, ko jau es augšu pielādējis, izveidojis. Bet jā, tā labā prakse ir darboties principā šajā vietā un to pirmo lapu praktiski neizmantot. Kāpēc tā? Tāpēc, ka failu pārlūks ļauj ērti sakārtot savus failiņus. Un tas veids ir veidot vienkārši tādu kokveida sistēmu. Ir kaut kāda galvenā mape, kā man, piemēram, te ir sadalīts dokumenti, bildes, video un kaut kādas, jebkādas, kādas jau no kuram ir tās aktuālās tēmas. Un tad iet jau atkal, piemēram, kā šajā gadījumā fotolietas ir aktuālas. Tad arī var atšķirties, var iedalīties, respektīvi varbūt publiskais saturs un kaut kāds privātais. Arī to ieteicams nodalīt. Tas viss vienkārši ir domāts, lai pēc tam pašam ērtāk ir izmantot, lai var ātri atrast nepieciešamos failus, jo kamēr tev ir dažas mapītes, viss ir kārtībā, bet, paies gads, 2 un vairāk, un tad ej un meklē, un ir sarežģīti ar to failu organizēšanu. Tāpēc, jā, ieteikums jau pašā sākumā ir ieviest kaut kādu kārtību. Protams, vieglāk to ir pateikt nekā izdarīt, jā. Bet tā ir tāda labā prakse. Un tad kārtot saturu. Un kas tad fotogrāfiem ir tāds tipiskais? Fotogrāfam ir kaut kāds savs portfolio, ko varbūt gribās publiski parādīt. Un tad, protams, ir dažādas, piemēram, fotosesijas, kas tiek privāti organizētas, un tas ir tāds privātais saturs. Un arī, kā es iesaku, arī, piemēram, ir labi, tā ir privātā mapīte, kurā atkal ir sadalīts, piemēram, pa klientiem. Katram klientam savu galeriju, jo, droši vien, kā jau regulāri arī ir kaut kādi klienti, kas atkārtojās. Un tad tā arī ir ērtāk gan pašam atrast, gan pēc tam arī nodot to failu saites tam klientam, un viss ir atrodams un ērti vienā vietā. Un, jā, tas ir par tādu kārtošanu, un tad ir arī kā mēs nododam šo te, piemēram, ir fotosesija, kā mēs nododam vispār tās bildes tam klientam. Tad ir vairākas iespējas, atšķirībā kādiem ir tā vienošanās. Var vienkārši aizsūtīt saiti. Šajā gadījumā te ir pie piekļuvas redzam, tā ir iestatījums pie jebkuram ar saiti. Nosūtīs klientam saiti, viņš atvers, varēs leju pielādēt. Tad var uzlikt kaut kāds ierobežojums, kā, piemēram, nedrīkst leju pielādēt. Var tikai apskatīties. Tad tā poga lejuplādes nebūs, ja? Jā, viņš varēs tikai apskatīties, bet nevarēs leju pielādēt. Tāpatās arī, piemēram, var uzlikt, lai tā mapīte dzēšas pēc kaut kāda laika, iestatīt datumu, laiku un izdzēsīsies, piemēram, ja tas ir bijis kaut kāds projekts, kur nav svarīgi saglabāt, tad arī tāda iespēja. Bezmaksas kontiem vai neiedzēšās pēc kāda laika uzreiz? Tas ir, jā, bezmaksas kontiem ir tā, ka mēnesi ir principā bezlimita glabāšanas vieta, un līdz ko tas mēnesis tiek sasniegts, tās vecākās pirmās mapītes, kas tika pievienotas, viņas tad pa laikam dzēsīsies. Bet principā mēnesi var, tie, kas ir piereģistrējušies, tie var, jā, bez limita tādu storage izmantot. Zini kā, parasti tā ir baigā kļūda fotogrāfiem, kad viņi izmanto šo te bezmaksas versiju un viņi izmanto, lai aizsūtītu bildes saviem klientiem, un pēc tam, pēc mēneša, klients varbūt nav uzreiz laikā lejuplādējis tās bildes un aizbrauc ceļojumā un vēl kaut kur, un pēc tam viņš atcerās tikai pēc kāda laika, ka viņam viņas vajag,
Un tad viņš atver šo linku, un tur nekā nav. Tur ir viss beidzies. Un tad viņš raksta fotogrāfam vēlreiz, un tad tev ir jāmeklē pa datoru, kur tās bildes ir, un varbūt tev jau viņas vairāk mazam datorā nav. Un tas ir baigi apgrūtinoši pēc tam vēlreiz darīt praktiski dubultu darbu. Tāpēc jā, man tā liekas, ka pat kaut vai bezmaksas kontā vai ne, tāpat tur, ja tu esi reģistrējies, tad tu vari norādīt, cik tad ilgi glabājas tev tās bildes. Un tā, protams, ka tev ir daudz, jo tās fotosesijas paliek, tad jau, protams, tu lieto maksas kontu un tev saglabājas viņas ilgāk. Jā, tas ir tāds tipisks scenārijs. Aizsūta saiti, klients laikā neatver. Jā, tieši tāpēc labāk ir kaut vai tas ir bezmaksas konts, bet būt reģistrētam, jo tad mums ir arī kaut kāda iespēja atjaunot tos failus. Tāpēc, jā, un 30 dienu laikā ir iespējams jebkuru dzēsto mapīti atjaunot. Bet, ja tur nav nekāda, ir kaut kāda saite, kura anonīma, tad mēs jau nevaram atrast, kuram tas pieder, un tad viņa ir vienkārši dzēsta un viss. Un tad, jā, tas sanāk fotogrāfam. Paveicās, ja viņam arī ir tā kā saglabājusies tā. Bieži cilvēki lieto to bezmaksas versiju. Tā kā daudz vispārībā lieto, lai nereģistrējoties failus. Cilvēki. Jā, principā tas jau ir pamatā lielākā daļa, lielākais skaits lietotāju. Latvijā mums ir kopējais skaits apmēram 400,000 mēnesī un pa pasauli 2 miljoni lietotāju. Un, protams, ir tā kaut kāda daļa, kas abonē, un tad arī viņiem arī ir iespēja tās visas features izmantot. Arī bez reklāmām tad ir, jo loģiski, ja, piemēram, tu izmanto bezmaksas versiju un nemaksā par to, tad, loģiski rādīsies reklāmas un lietotājiem nepatīk, bet, mums arī kaut kā tā sistēma ir jābūvē un mēs arī nevaram tad vai vienā vai otrā veidā, tāpēc, reklāmas arī ir tāds faktors. Profesionālai darbībai, ja tu esi profesionāls fotogrāfs, tad tomēr reģistrēties un maksāt, un tad tev būs bez reklāmām, un arī tev būs vairāk vietas, un bildes neizlaisīsies pēc mēneša. Jā, tieši tā, un vienkārši vēl tās papildus citas noderīgās features, kas ir pieejamas, tās arī ir sākot no pro konta, un tās reāli tiešām noderīgas, kas jebkuram fotogrāfam vajadzīgs. Piemēram, ir iespēja arī galerijas nevis vienkārši nosūtīt, bet arī viņas dizainu viņām piestilot un arī skaistā veidā nosūtīt. Zinām, ka ir vairums, lielākā daļa fotogrāfu izmanto tieši speciāli tam nolūkam, lai piestilotu galeriju un nosūtītu klientam. Un kāds varbūt jau zina, kāds ir pamanījis, kāds nē, bet arī Failiem LV piedāvā tādu iespēju. Tā, parādīsim, kas mums te ir. Tātad mēs šobrīd parādīsim, ka galerijas varbūt arī smuki uztaisīt, ja? Jā. To var darīt vairākos veidos, arī, ja izmanto pirmo lapu augšu pielādējot. Tur formā arī būs redzams poga dizains, un uzspiežot to, tad atvērsies tas skats, kurā var rediģēt. Bet arī no šī te failu pārlūku skata arī to var izdarīt. Ar pāris klikšķiem rediģēt dizainu. Un tad pamatā viņa izskatās tā galerija, kad mēs izveidojam, tāds ir tas standarta izskats, bet te ir dažādi rīki, dažādas iespējas, kā to var izdarīt. Ja ir ļoti slinks un vajag ātri, vienkārši nospiež vienu pogu un var piestilot.
Tā, kas mums te ir? Mēs varam mainīt titulbildes izmēru tur no maza uz vidēju, uz lielu. Tāpat tās var... Tā, mums te fonā ir uzlikta bildīte, bet mums tas novietojums nepatīk, kur varam tur iecentrēt, jā, savādāk tur tā dīvaini izskatās. Tāpat tās tekstu. Gan mainīt fontu, izmēru, aprakstu pievienot, krāsu, tonīt kaut kādu pamainīt, tā kādu, lai paliek balts. Tā, kas vēl, ko mēs vēl varam? Piemēram, gribās tumšu fonu. Būs tumšs. Okay. Jā, tad bildes varam uzlikt savādāk izkārtojumu, piemēram, vertikālajām bildēm. Varbūt arī vertikālais labāk izskatīsies. Jā. Un pamainīt arī lielumu var mazas, vidējas, lielas. Jā, viņš restartēs un tas prasīja mums burtiski pāris, ja? Klikšķus un jau ir pavisam cits skats, vai ne? Jā. Un šobrīd arī, jā, šī funkcija jau ir jau kādu gadu, bet mēs arī turpinam to uzlabot, klausamies, ko lietotāji, ko fotogrāfi mums saka un, protams, turpināsim vēl papildināt. Galvenais jau ir, lai lieto un iedot feedback, lai mēs zinām, ja? Mēs, piemēram, arī, kas mēs strādājam, mēs jau neesam fotogrāfi ikdienā, ja? Tāpēc mēs tiešām klausamies to lietotāju atsauksmes un ieviešam dažādu funkcionalitāti. Tā kā jā, jebkuru galeriju, gan jaunu, gan jau esošu, var šādā te veidā piestilot. Un, jā, tikai nokopējam, apskatāmies, kā tas izskatās pēc tam, kad klients saņem. Lūk, tāda tīra, smuka galerija bez kaut kādiem liekiem un reklāmas nelec. Ja, un kā viņš lejuplādēs? Var lejupielādēt vai nu uzreiz visu, vai kaut kādu konkrētu, vai arī var atlasīt kaut kādas, nezinu, daļu. Un tad lejupielādēt tikai tās atlasītās, vai arī jau koplietot ar kādu citu jau atlasītās. Ir dažādi use case, tā kā tās iespējas visādas. Jā, tad kas vēl tāds svarīgs, ko es gribētu uzsvērt, ir, protams, jā, tā ir tā privātā daļa, un tad ir arī publiskais saturs. Jebkuram gan bezmaksas, gan jau tiem lietotājiem, kas abonē kādu no kontiem, ir pieejams arī publiskais profils. Un tā ir iespēja apkopot savu kaut kādu portfolio, izmantot dažādām vajadzībām. Arī šo publisko profilu var dizainiski pielāgot, nomainīt bildi un kaut kādus dažādus izvēlēties sadaļas, kas tiek rādītas, kas netiek rādītas. Un var tajā publiskajā profilā var gan bezmaksas, gan arī maksas saturu likt. Tā kā tās iespējas ir daudz, vienkārši vajag padarboties, paskatīties, kāds ir tas use case, kas ir aktuāls. Un tiem lietotājiem, tie lietotāji, kas ir izveidojuši labus tādus foršus publiskos profilus, tos mēs arī vēl īpaši izceļam. Mums ir tāda sadaļa publiskais saturs, tāda kā Discover sadaļa, kurā tiek apkopoti tātad lietotāji, kuri dalās ar tādu noderīgu saturu. Un, jā, un tad katru dienu, kā, piemēram, ja tev ir tāds publiskais profils, tu ieliec kaut kādu aktuālu saturu, tad viņš uzreiz arī parādīsies te. Un tad, visdažādākais, gan no sporta pasākumiem, gan dažādi semināri, tāpat tās ir mācību materiāli, kādam tur ir kāda pavāra grāmata, kādam kāda, nezinu, tur tāpat tās audio faili. Jā, šobrīd mums daudz ir dažādi no sporta pasākumiem, gan futbols, hokejs un viss kaut kas, jā, tā kā
Te var redzēt Latvijas universitāti izmanto, tagad šobrīd dažādi turnīri, pasākumi notiek, tāpat tās. Jā, un katru dienu tad var ieiet gan arī, piemēram, ja tu kā vienkārši lietotājs meklē kaut kādu aktuālu saturu, tad tev tā ir iespēja to tur atrast. Savukārt, kā fotogrāfam, kā satura veidotājiem, tā atkal ir iespēja iegūt papildus auditoriju. Un tad tā ir tā publiskā sadaļa. Un publiskai sadaļai tagad arī mums ir vēl tāds papildus iespēja, papildus vēl viņu pielāgot. Tas darbiņš gan ir darāms arī tajā failu pārlūkā. Tā, kā te redzi, ir šādas te sadaļas, ir info sadaļa, kur tu vari kaut kā tekstu ielikt par savu, piemēram, tur tipiski liek informāciju, kā drīkst izmantot tavus ar kādiem nosacījumiem, vai drīkst lejupielādēt, vai drīkst izmantot kaut kādiem privātājiem vajadzībām, vai, kā jau. Tā. Un tipiski, ja ir kaut kāds fotografu gadījumā, ja tu publicē saturu, tad tev viņam ir kaut kādas kategorijas, kaut kādas tēmas. Un parādīšu piemēru, kā citi izmanto to publisko saturu un kādas kategorijas veido, piemēram, Latvijas universitāte. Viņi savu saturu vienkārši pa gadiem saliek. Katrā gadā ir mēneši, un tad tā mēneša kaut kādi aktuālie pasākumi. Un veidojas tāds kārtīgs arhīvs, kur gan pašiem ir ātri atrast, gan arī kaut kādām iesaistītajām pusēm. Jā. Tad, kas mums vēl ir, piemēram, Stirnubuks arī mums aktīvs satura licējs, viņi arī pa gadiem liek. Saturs viņiem ir liels, un tas apjoms. Un tad fotogrāfu gadījumā, paskatīsimies, te ir fotogrāfs Andrejs Zavackis, un viņš savukārt pa dažādām tēmām, ceļojumi, kāzas, auto, pasākumi, viss kaut kas. Tas ir veids, kā var veidot kategorijas. Bet tagad mums tāds jaunums ir, ka var arī caur failu pārlūku izveidot kategorijas, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka var izveidot, piemēram, man publiskajā profilā arī bija dažādas galerijas, bet viņas bija vienkārši kaut kā randomā saliktas. Un es viņus varu kaut kā arī salikt pa kategorijām, lai pēc tam ir ērtāk orientēties. Tā, piemēram, mums būs kategorija daba. Es izveidošu pāris kategorijas, piemēram, un tad redzēsi, kas tas ir. Un, piemēram, cilvēki. Un to uzlieku, lai tas ir publisks, jo es to vēlos savā publiskajā profilā tās kategorijas. Un tāda man ir dažādas kaut kādas mapītes ar savu saturu, jo nav tā, ka viss ir vienā mapē, mums ir jātāpat tās pa gadiem, pa kaut kādām tēmām. Un tagad, piemēram, ja es vēlos sadalīt, es izvēlos kaut kādu galeriju un pievienoju kategorijai, kur iepriekš man bija izveidota pie cilvēkiem, pielikšu šo. Kas man vēl te ir kaut kāda, arī pielikšu to pie cilvēkiem. Varu, ja man būtu vēl kāds 5 citas kategorijas, arī varētu salikt. Šī izskatās, ka varētu pieiet pie dabas. Un tā es varētu savu saturu sagrupēt, kā vien es vēlos. Un kā tas izskatās,
pēc tam manā publiskajā profilā te ir izveidojušās jaunas sadaļas. Un ērtāk var piekļūt. Un tas ir tāds jauns veids, kā var personalizēt to savu publisko lapu. Un kāpēc to darīt? Kāpēc izmantot šādu iespēju? Jo ne visiem ir laiks un ne visiem ir iespēja, piemēram, uzreiz savu mājaslapu izveidot. Pat arī, ja izveido mājaslapu, viņa arī prasa kaut kādus resursus, tu vēlēsi savu portfolio ievietot tajā, bet tu neliksi pilnas kvalitātes bildes savā mājaslapā, jo tas vienkārši uzreiz ietekmē mājaslapas veiktspēju. Bet tu vari embedot no failiem LV galerijas. Tā jau ir nākamā tēma. Var iegūt gan veselas galerijas, gan arī atsevišķus failus. Un tas arī ir salīdzinoši vienkārši. Tātad ir dažādas iespējas, kā tu šo embedoto saturu vēlies, lai viņš izskatās. Var gan šādas slaidrādes skatā, gan horizontālajā, vertikālā, te ir tas priekšskatījums. Un, principā, kas atliek, izvēlies to skatu, nokopē kodu un ieliec webā. Es, piemēram, neesmu programmētāja, bet man ir kaut kādas tur pāris WordPress lapas, ko es pat esmu uztaisījusi. Un es to varu izdarīt bez tādas programmētāja palīdzības, tāpēc tas nav nekas tāds baigais un viegli izmantojams. Un tas dos iespēju arī savā mājaslapā jau ielikt saturu ar galeriju, kuru var lejupielādēt, pilnas kvalitātes saturu. Tev ir iespēja arī tāpatās, kā es iepriekš teicu, tu vari arī noslēgt lejupielādes iespēju un attiecīgi tad arī mājaslapā nebūs iespēja lejupielādēt. Hostings arī nav vajadzīgs. Jā, tieši tā. Vēl te nav, bet tuliņ būs burtiski kuru katru dienu arī vēl te būs iespējas norādīt arī kādā veidā kārtot, respektīvi tur augoši, dilstoši pēc nosaukuma, pēc laika. Kad jūs šitos te skatāties, tad visticamāk šī funkcija jau ir pieejama. Jā. Tā. Kas vēl tāds? Tuliņās. Sīkums, bet patīkami. Neliela tāda noderīga iespēja. Fotogrāfiem gan ir visādas tās programmas apstrādes, bet ja pēkšņi vajag kaut ko nedaudz tai bildei apgriezt kādu maliņu vai kaut ko parediģēt, tad tepatās platformā ir arī fotoredaktors tāds neliels. Var gan apgriezt. Šitais jau baigi launais izskatās. Viņš diezgan sakarīgs, tā kā, gan, kas mums te vēl, filtriņu kādu uzliek, koriģēt, kontrastu, ekspozīcijas. Līdzīgi, tā kā mobilos telefonos. Jā, kaut kas līdzīgs. Arī kaut kādus tur bultas piezīmēt vai ko, dažādi tie use case, rāmīši un kaut ko aizmiglot un un vienkārši nomanīt. Vajag samazināt, piemēram, bildi, tur pēkšņi, Tā kā, kas, tad ātri, vienkārši un flipot. Un saglabāt var tad aizstāt esošo vai saglabāt kā kopiju. Un, ja, piemēram, ir kaut kāda bilde, kurai reāli
smaga, ja, viņa kaut kā tur, nezinu, 15 megabaiti, ja, vai cik tur. Un vai kaut kādu mazāku, tad var lejupielādēt mazajā VP formātā. Un, tā kā, jā, noteikti tādām ātrām kaut kādām korekcijām ir arī pieejama. Ir pieejams arī fotoredaktors. Tā, kas vēl tāds ir, kas jāņem vērā? Diezgan liela tāda sadaļa ir arī satura pārdošana. Un arī iespējams burtiski ar pāris klikšķiem uzlikt cenu saturam un pārdot. Vai tas ir privāti klientam vai publiski, piemēram, veido savu tādu kā publiskajā profilā, es izveidoju, piemēram, tādu kā savu stoku. Jā. Foto, video stoku, pārdot var jebkādus failu formātus. Un jā, tad parādīšu, kā tas darbojās. Podziņa pārdot failus, un tad ir iespēja vai nu kaut kādam vienu konkrētu tu failu vēlies pārdot, vai uzreiz visiem failiem uzlikt vienādu cenu, piemēram, nezinu, tur 15 eiro būs pilnas izšķirtspējas, 10 eiro būs tur, nezinu, tur kaut kāds mazāks izšķirtspējas un tā tālāk, jā. Aha, un, tas ir tā kā īstiem stokiem. Jā, un var arī piešķirt atlaidi, piemēram, no 10 failu skaita, tu piešķir 10% atlaidīti un tā tālāk. Var arī no 50, no 50 tur jau 20%. Tā kā var dažāds uzstādījumus uzlikt. Te arī var precizēt satura izmantošanas tiesības. Jā. Defaultās jau ir norādītas, bet ja vēlas kaut ko mainīt, tad tas ir iespējams. Tad tas būtu ļoti, man tā liekas, labi kādam, kurš būtu fotografē kādus publiskus pasākumus un pēc tam pārdot tos bildes, un nevajag katram tur prasīt linkus un e-pastus un pārskaitījumus, vai ne? Tieši tā, mums arī ir, tas ir viens no tipiskajiem use case'iem, parādīšu te arī caur šo te publiskā satura sadaļu. Mums ir tādi fotogrāfi, piemēram, paskatīsimies, jā, tā tad ir tāds sporta fotogrāfs, un viņam ir gan bezmaksas, gan maksas saturs. Notiek kaut kāds pasākums, notiek spēle, iet apfotografēt, uzliek cenu un var iegādāties. Jā. Tad, piemēram, lūk, notiek turnīrs. Notiek turnīrs, fotogrāfs sabildē bildes. Tā, tūliņās, kuru es gribu parādīt. Mums ir sporta fotogrāfija. Jā. Mums tiešām ir daudz sporta fotogrāfi, gan no Latvijas, gan ārzemēm. Piemēram, šīs tāds tipisks use case. Fotogrāfs aiziet uz pasākumu, kaut kādu publisku sporta vai vienalga kādu, sabildē vai safilmē, šajā gadījumā ir video faili, un pēc tam nošēro kaut kādās tajās grupās saiti, un tad dalībnieki iet un sevi sameklē un var lejupielādēt savu superīgo video vai bildi. Un par draudzīgām cenām, jā, un viss notiek. Un tas arī, jā, tas prasa no tevis kā no fotogrāfa, no videogrāfa pāris klikšķus uzliec, un tur nav nekas, jo mēs parūpējamies par tehniskām tajām lietām. Maksājuma sistēma nodrošināta un tātad klients iegādājas no tevīm to digitālo failu. Šī nauda uzkrājas pie mums, un tad tu
Man gan tagad nebūs, jo es neesmu failu pārdevēja, bet ir te sadaļa pirkumi un ziedojumi, kur arī tu šeit redzētu, cik, kurš un cik no tevīm ir iegādājies. Okay. Un, kad vēlies, jebkurā brīdī var arī prasīt sev izmaksu. Un tad platformā par šo te pārdošanas iespēju ietur 10% no maksājumiem. 5% paliek mums un 5% aiziet maksājumu sistēmai. Tas pavisam nav daudz, jo tādas tradicionālajās stoka kompānijas tev izmaksā tikai 20% vai labākajā gadījumā 40%, ja tu esi tur ilgtermiņā ar viņiem strādājis. Tieši tā. Okay. Un kāda ir minimālā summa, pie kuras? No 10 eiro var. Ok, tātad 10 eiro vajag sakrāt. Jā, un tad var prasīt izmaksu. Un, jā. Tā kā ir kaut kāds laika limits arī, kurā tas notiek, teiksim, cik tas ir tur mēneša laikā? Nē, tas principā notiek burtiski kaut kādu, varbūt pat tai pašā dienā vai pāris dienu laikā. Tas ir vienkārši cik noslogoti darbinieki, bet tas ja mēs redzam, ka tu esi sakarīgs lietotājs, ja nav kaut kādi slepenie tur zip faili, kur tur varbūt kaut kas aizdomīgs, tad tiek izskaitīts un bez problēmām. Protams, tev kā failu pārdevējam pēc tam pašam ir jāparūpējas par nodokļu apmaksu. Tas viss ar to pašam tā kā jānodarbojās. Bet tā līdz tam visa tā tehniskā sistēma to nodrošinam mēs, un tas ir viens arī no iemesliem, kāpēc daudz izmanto arī publisko profilu, uzliek cenu savam saturam, un tas ir tāds kā tavs online veikals, burtiski tā kā ar pāris klikšķiem. Jā. Es esmu bijis sporta sacensībās fotografēs, un pēc tam otrā dienā visi raksta, zvana, kur lejuplādēt bildes, un tad tev tur ir rēķini jāraksta viņiem, un tad jāgaida pārskaitījumi, un tāda vesela ņemšanās. Un šis te liekas ļoti viegli atvieglo to visu, ka tu vienkārši iedod vizītkartīta linku vai QR kodu vai kaut ko tam līdzīgu, un tad viss nauda pati ienāk kontā. Tieši tā. Labi, ka tu pieminēji to QR kodu. Arī sīkums, bet patīkams ir tāds, ka katrai galerijai ir arī savs QR kodiņš. Tad, kad redz, kur poga koplietot, tur vienkārši nokopēt kodu, aizsūtīt nevis nokopēt saiti, aizsūtīt uz kādu no šīm aplikācijām, un arī tepat tās jau ir gatavs QR kodiņš. Tu noskanē vai leju pielādē, un ja kaut kur kaut kādām vajadzībām vajag, tad, vai arī kaut vai tu strādā uz datora, un tev pēkšņi vajag to galeriju telefonā. Tad nevis tu tagad raksti tur to garo saiti, labi, īstenībā viņa nav gara, vienkārši noskanē QR kodu un viss momentā tiec no telefona. Nekad nezināju, ka tā var izdarīt. Jā, tas arī, tas salīdzinoši nesen. Un tā kā, man pašai arī šī feature patīk, jo man regulāri vajag no datora uz telefonu, un tad es ātri telefonā tad tikai noskanēju. Atsapi vaļā. Jā, uzreiz tā kā momentā. Ok, lietosim tādu šitā funkciju. Failim.lv platformā ir iespēja pārdot ne tikai digitālos failus, bet arī uztaisīt tādu galeriju, kur tev ir digitālie faili, un tu viņus arī vari uzdrukāt uz kaut kādiem produktiem. Tas mums notiek sadarbībā ar Berga Foto. Daudzi Berga Foto iespējams zina no bērnu dārza un skolas fotografēšanās. Un tad zina, ka viņi drukā uz krūzītēm, uz magnētiņiem, un visi tie produkti arī ir iespējams caur Failim.lv. Tāpēc tad katram lietotājiem ir iespēja šo savu galeriju, no šīs galerijas izveidot tādu kā katalogu. Labi, parādīsim, ir kaut kāds
nosaukums 1. Ir dažādi iestatījumi, kādus vēlas, bet to es nerādīšu tagad. Tie ir tie produkti. Jā, un tie ir tie produkti. Visādi viņiem ir, bet tipiski jau kas ir krūze vai vienkārši foto izdrukā. Kas vēl Canva, kaut kāds piekariņš. Kalendārs, jā. Lūk, var atlasīt kaut kādus produktiņus un pats tad izveidot to savu katalogu. Šeit ir tā kā veikals pat. Jā. Tad tā ir tā iepirkuma cena, cik maksā tas produkts, un tu uzliec, te jau mēs automātiski esam pievienojuši ieteicamo kaut kādu cenu, bet tev ir iespēja pašam mainīt, un tad tu jau redzi, cik aizies komisijā, cik būs tava peļņa. Tad tu vari uzvārīties vēl uz šī te. Tāds jau ir tas mērķis. Jā. Piemēram, Canva, Canva, pārdosim par 50 eiro, Tad, nopelnījis ir 23 eiro. Jā, ok. Un tad tikko izveidoju šo katalogu un nokopē saiti, aizsūti. Paskatīsimies, kā tas izskatās klientam. Šidā nē. Tā. Tā kā internetu veikals. Jā, un te ir redzami tie tavi izvēlētie produkti. Te ir arī tās bildes, kas bija tajā konkrētajā galerijā. Un tad, ja kāds nopērk, piemēram, caur šejienu šo te Canvu, kas tālāk notiek? Tālāk, ja nopērk, tad Berga foto sagatavo, nodrukā un nosūta tavam klientam. Tev pašam nekas nav jādara. Man nekas nav Tev nekas nav jādara. Un es tikai saņemu naudu, ja? Tu saņem naudu, jā. Ok. Jo es te kā lietotājs esmu izvēlējusies produktu, es izvēlējos, kā es saņemšu, vai turpat Berga fotosalonā bez maksas, vai kādā pakomātā, tad samaksā cilvēks un viss. Un tālāk, to Berga foto izdara tavā vietā. Un tu saņem tikai naudu. Cik skaisti. Skaista dzīve. Es nekad neesmu šādu funkciju lietojis, jo es vienkārši klientiem aizsūtu bildes, bet ir, kāpēc nevarētu piedāvāt krūzes un kalendārus. Jā, tas ir kā papildus apsēli tu vari pielikt. Un šeit arī, piemēram, te ir uzlikta iespēja, ka viņš var leju pielādēt digitālos failus un it kā papildus iegādāties tos produktiņus, bet ir arī uzstādījumi, kad, piemēram, ka gan digitālie ir jāpērk, gan produkti. Tā kā dažādi var varianti. Un tas tā kā tāds mazais un krūzītes visādas, un dažādas krāsas, un tikai un izvēlies, un pat maģiskā krūze. Un tas ir arī, šeit mēs citas bildes arī izvēlamies, un tad arī tur tas arī parādīsies uzreiz nomainās. Tur nomainās, Es domāju, ka es šādi sākušu lietot. Jā, obligāti. Un palielināšu peļņu. Tā kā visādi apslēptie. Es nemaz nezināju par šādu. Tā, tagad tu zināsi, un tagad cerams visi pārējie arī zinās. Tā, kas vēl mums tāds interesants? Jā. Tuliņās. Filemlv platformā ir arī tāda iespēja, ka var izmantot tā saucamo gudro meklētāju. Parādīšu piemēru, praktiski to izmanto, piemēram, Stirnobuks. Respektīvi, ir bijis kaut kāds pasākums, sporta pasākums, un dalībniekiem ir redzams bildē viņa vārds vai numurs.
Un tad, lai ātrāk atrastu savas bildes, ja, tad tu esi piedalījies kādā no posmiem un vēlies vienkārši atrast savas bildes. Tad var ierakstīt savu numuru vai vārdu, piemēram, Pauls. Būs kāds Pauls. Pauls nav. Anna jābūt. Pēc vārda viņš meklē, ja? Jā, kā viņš to izdara? Jā, redz, ierakstījām Anna, jo bildē redzams vārds Anna. Jā, to tekstu? Jā, tātad tas ir tāds rīks, kurš izanalizē visas bildes, un viņš tajās bildēs atrod visus tekstus. Un tad, caur meklētāju, tu tos tekstus vari atrast. Te ir, piemēram, zīmola nosaukums rakstīts, arī tu atradīs. Un tātad ja tu zini lietotājiem savu numuru vai savu vārdu, jā. Un arī tu, kā, piemēram, kā fotogrāfs, ja bildē kaut kādu publisko pasākumu, kurā ir šādi te numuri, ir kaut kādi teksti redzami, tad tu arī saviem, piemēram, savu profilu apmeklētājiem, saviem klientiem vari piedāvāt tādu iespēju. Un, jā, es varu arī nodemonstrēt tā, piemēram, publiskajā mapītē, tā šajā gadā iemetīsim mapīti. To varbūt nav ievērojuši, to varbūt tā nav piefiksējuši, bet atšķirības starp bezmaksas un abonēšanas plāniem arī ir tāda, ka, piemēram, pro kontam arī ir vismaz 3 reizes ātrāk ielāde nekā bezmaksas kontiem. Jā? Jā, tāpēc arī kādam iespējams tas ir tāds būtisks iemesls, lai pātrinātu darbu ar saviem failiem, tad, jā, maksas kontiem, protams, ir papildus arī tādas features, ātrumi un arī citas. Okay. Tātad, es augšpielādēju mapīti, kurā ir bildes ar numuriem. Tagad es viņu nopublicēju, lai viņa man parādās manā publiskajā profilā. Lūk, te var redzēt visas mapītes, kurām ir šī ikoniņa klātas globus, viņas ir atrodamas publiskajā profilā. Tā. Nu, lūk, un kura ir man tā mapīte, tad tādas stoka bildes, jā, bet, tā. Un te ir tāda poga, atrast tekstu bildēs. Un atšķirībā no tā, cik daudz ir to bilžu, tad arī ātrākā vai ilgākā laikā noindeksēsies visas tās bildes. Bet galvenais ir aktivizēt šo procesu. Nav tagad, piemēram, man jāsagaida, lai viņš tagad līdz 100% tiek. Es varu vērt ciet, es varu darboties, viņš savu darbiņu padarīs. Un pēc brīža tas būs izdarīts. Un, tātad šīm te bildēm viņš sapratīs visus tos uzrakstus? Jā, viņš ir diezgan gudrs un viņš atradīs tekstus, atradīs ciparus. Okay. Tā. Nu jā, tātad, ja tu piedalies kaut kādā maratonā un tu zini tikai to savu numuru, tu vari pēc tam ieiet un atrast sevi pēc tā numura un nopirkt tikai tās bildes. Jā, tieši tā. Un arī, piemēram, Stirnubuka gadījumā arī viņiem katrā posmā ir 10 galeriju, un tu vari un vienkārši 1000 bildes, un tagad, lai šķirstītu visus un meklētu sevi, tas ir laiks. Arī kādam tas patīk, un to var darīt. Bet, ja gribās tā ātri čiks, atrodi sevi, atrodi savu draugu, un tad lejupielādē un lieto.
Mēs visas bildes neindeksējam, jo tie ir dati, tas ir apjoms un tas nav nepieciešams. Un tāpēc tiem, kas vēlas un kaut kādām konkrētām galerijām to var darīt. Un, protams, ja tie ir kaut kādi lielie pasākumi, kuros ir tur tūkstošiem bilžu, ja tie ir resursi, tāpēc arī tas ir tā kā papildus maksas. Tāds maksas pakalpojums, bet tādai izmēģināšanai arī, piemēram, pro lietotāji, tu kaut kādai galerijām mierīgi to vari izmantot un tas darbosies. Jautājums ir tāds, fotografi parasti, kad lieto šīs te bilžu bankas, stokus, viņi tago fotogrāfijas paši raksta tagus un kopē tagus, un, teiksim, tas būtu kaut kas tāds līdzīgs, vai varbūt tās arī varētu pēc tiem tagiem atrast? Savā ziņā, jā, arī šī te meklēšana, OCR meklēšana ir, viņa izveido kaut kādu to informāciju, un tad šo te informāciju var atrast. Nu, piemēram, tātad šī galerija mums ir noindeksēta un, piemēram, atradīsim, mēģināsim atrast šo 221. Un 221 ierakstam un viņš mums atrod. Jā. Bet, ja gadienā tur tas cilvēks kaut kā slīpi stāvētu viņš atrod tik, cik viņš redz. Bet īstenībā diezgan labi, jo arī liekas, atrod pat tādas lietas, ko īstenībā tu varbūt ar aci tik labi nesaskati, bet viņš ļoti tur sīkus, tur tāds tekstiņus, ko tu varbūt pat neredzētu. Nu, piemēram, 1, 2, šito atradīs. 1, 2, 8. Nu jā, tu atradīs, bet jā. Jā, te ir 1, 2, 8, 1, 2, 8. Q, nezinu, atrast. Pat daļa no tā teksta. Jā. No to nosaukumu. Vai tu vari ieiet pats un samainīt, ja pierakstīt papildus kaut ko klāt? Kā piemēram, ja gadienā tas teksts, teiksim, te viņš neatrast līdz galam, vai tur būtu vēl kaut kas? Tā, jā. Tev būtu iespēja, piemēram, pievienot šeit tagus, un tu vari atrast. Jā. Tātad šie tagi jau šeit ir parādījušies no tā, ka viņi jau šeit iekšā failā ir bijuši ievietoti. Gan, jā. Tātad, ja tev ir kaut kāda meta informācija un ir jau savadīts, mēs viņu izvelkam, mēs viņu parādam, arī šādu te informāciju par kameru. Principā, ja cik tu daudz esi savadījis, tik mēs parādīsim. Un tur arī iespēja, protams, rediģēt kaut ko, pielikt klāt, kaut ko noņemt. Un arī, tātad par tagošanu tev ir bijusi kaut kāds pasākums, kaut kāda fotografēšanās un visai galerijai vari pievienot arī tagus, iemest te veselu čupu. Visām bildēm būs pievienots, pēc tam var arī katrai atsevišķi. Katrai bildei var arī izsaukt, atrast objektus. Čiks, viņš jau pievienoja te vēl klāt. Viss kaut ko. Un tad vēl runājot par tādām gudrajām featurām, tagad jau visur mākslīgais intelekts, mēs arī strādājam pie tā, lai ieviestu kaut kādus noderīgus mākslīgā intelekta rīkus. Piemēram, tagad tāds nesenākais, tas arī vēl tādā, kā testēšanas režīmā, bilžu jeb attēlu aprakstīšana. Piemēram, tev ir kaut kāds attēls, un tu vēlies no viņa iegūt tekstu kaut kādām vajadzībām. Kaut vai aprakstam negribās domāt, kur 5 sekundēm,
tev tika uzģenerēts apraksts, kas tas tur ir, kas tai bildē ir redzams. Jā, tas ir fotogrāfiem baigā problēma, jo tur ir izdomāta ar... Faili nesastāv tikai no bildēm, ir arī dokumenti, katram ikdienā ir ar kaut kādiem dokumentiem jāsaskarās darba vajadzībām, privātajām vajadzībām, atsūta, piemēram, tur kāda valsts iestāde kādu dokumentu. Tos visus failiņus arī var glabāt platformā, apkopot, piemēram, mapīte atsevišķi dokumentiem, arī var visus priekšskatīt, un arī, kā es tev tikko rādīju, ka bildi var aprakstīt, var arī no teksta iegūt, aprakstīt saturu. Un viņš tev, piemēram, būs tur daudz lapas ar tekstu, nospied un uzģenerē kaut kādu īsu kopsavilkumu. Pēc tam arī kopēt un izmantot kaut kādām savām vajadzībām. Jā, un ja mēs tagad tā pārgājām pie dokumentiem, tad arī noteikti ikdienai noderēs dažādas iespējas, ko var darīt ar dokumentiem. Piemēram, tāds visvienkāršākais, kaut vai priekšskatīt. Jo, piemēram, ne visiem datoros ir Office tās programmas. Tad uz failiem var gan izveidot dokumentus, dažādus šos gan Docx, vai Exceli vai prezentāciju. Jebkuru šo failiņu pēc tam tu vari lejupielādēt kā PDF-u. Arī darboties, rediģēt, tepat tās var. Piemēram, ar Google redaktoru. Jā, tātad mums ir ieintegrēts arī Google, viņiem ir ļoti labi tie dokumentu redaktori. Un te tu vari rediģēt, visu darboties, tad, ja caur Google redaktoru, tad tev piesēvējas arī tajā tavā Google Drive'ā. Tātad ar flashiem vairs neviens nestaigā apkārt? Nē, nav vajadzības. Jā, mums ir divi veidi redaktori. Ir gan šis Google redaktors, gan vēl tur tāds Office redaktors. Tas tāds bišķiņ senatnīgāks. Tātad viņš ņem populāros tos failus, ja? Tātad to Wordu, to Excel, to prezentāciju. Jā. Un tā kā var darboties gan rediģēt, gan konvertēt uz PDF. Jo man, piemēram, es kā lietoju Mac datorus, man nav, es arī negribu tās Office programmas, un man īstenībā arī nevajag nemaz. Ja arī kāds, piemēram, cits atsūta, vai tas ir Docx vai Excels vai kas, protams, ir jau iebūvētie un tās Apple programmas spēja atvērt, bet tad parasti viņi tur kaut kā izbīdās un nav vērti, nav forši, un tad var izmantot te failos uzmest un darboties. Un tad vēl tāds ikdienai ļoti noderīga lieta arī, kādreiz, kad vajag kaut ko parakstīt, e-parakstīt. Arī failos ir ieintegrēts oficiālais e-paraksts, jebkuru dokumentu, burtiski tur dažās sekundēs vari parakstīt dažādos formātos ar e-paraksts mobile, e-ID karti vai smart ID. Tu vari koplietot arī to failiņu. Piemēram, tipiska situācija, ar ko es arī regulāri saskaros, organizējot kaut kādas, kad ir kaut kas jāorganizē sadarbībā ar kādām pašvaldības vai valsts iestādēm, atsūta uz e-pastu e-doc failu, un uz datoru jau tu nevari viņu apskatīties, tev vajadzīga kaut kāda īpašā programma. Un tad to var vienkārši uzmest uz failiem. Pirmkārt, tu vari priekšskatīt, jau dabūt e-docā priekšskatījumu, un pie reizes tu vari parakstīt,
un koplietot ar citiem. Nav nepieciešams kaut kādas papildus darbības. Tu paraksti, aizsūti otram, viņš atkal paraksta, lejupielē, atkal sūta tev. Šādā veidā tu koplieto kaut vai ar 5-10 cilvēkiem, un jūs reizē visi parakstat vienu failiņu, un pēc tam tepatās arī varēs, kad fails ir parakstīts, šeit rādās, ka nav pagaidām, bet, kad kāds parakstītu, tu redzētu vārdu, uzvārdu un cikos, kurš ir parakstījis. Okay. Tad tas arī ļauj verificēt dokumentus. Un turklāt ir arī citas platformas, kas to piedāvā. Mūsējā tas principā ir bez maksas, bez kaut kādiem reižu limitiem, kā tas ir citur. Un vienkārši tev viss vienā vietā, gan bildes, gan dokumenti. Un, tā kā tas ir tāds jebkuram vai profesionālam vai vienkārši personīgai lietošanai. Darbs arī ar dokumentiem, jā, tas jau tāda ikdiena jebkuram. Es jau sākumā arī pieminēju, ka mums ir arī dažādas lietotnes, lai, piemēram, nav jāizmanto webs. Webā, protams, ir visplašākā funkcionalitāte, bet ik viens var arī lejupielādēt desktop aplikācijas. Okay. Piemēram, mums ir divas, mums ir Syncs, un priekš Apple lietotājiem ir vēl atsevišķa tāda Macus aplikācija. Tās ir tādas aplikācijas, kuras izmanto tādai vienkāršākai failu augšupielādei, pārlūkošanai, un tur varbūt nav tādas features kā tur galerija piestilošana un tā, bet tāds kā vai backupu veido vai sasinhronizē mapītes ar, piemēram, citiem datoriem. Tas jau vairāk, ja jūs, piemēram, komandā strādājat, ja kaut kādi vairāki cilvēki, un jums visiem uz datoru ir uzlikts FileZFM Sync, ir visiem koplietotas kaut kādas kopīgās mapītes, un tad nav tā pārsūtīšana, no tā jūs izvairaties, jo vienkārši kāds veids labojumus, un automātiski tas visiem tie labojumi ir pieejami. Un tāpēc, jā, noteikti var izmēģināt gan tās desktop aplikācijas, gan arī mobilo FileZFM, jā, Sync. FileZFM vienkārši mobilās aplikācijas telefonam, tad tur atkal var nobekapot, piemēram, mobilo bildes, kas uz mobilā stāv, tā kā, un arī vienkārši ērtāk vienkārši piekļūt kaut kādiem savām mapītēm, saviem failiem caur mobilo aplikāciju, tad nav jāiet caur webu, tur reklāmas jāskatās un kad. Okay. Bet, ja lieto Pro, tad jau to reklāmu nebūs. Jā. Lielāko daļu mēs esam jau izrunājuši, vai ne? Jā, mēs esam izrunājuši, un, protams, ir visas tādas nianses, un tiem, kas tādām profesionālām vajadzībām izmanto, jā, var ieiet FileMLV Pro, un tur paskatīties, kas tad ir tās nianses, kas atšķirās no citiem. Jā, piemēram, te punkts par šits fotogrāfiem ir diezgan aktuāls, jo FileMLV ir arī RAW failu priekšskatījums. Jā. Kas ir tāds, vairumā platforma nav tāds iespējas un... Pat datoros nevarētu apskatīt. Tieši tā. Un populārākie RAW faili, kas ir, gan tos iespējams priekšskatīt. Okay. Un arī lejupielādēt, konvertējot uz kaut kādu... Uz citu formātu pat? Jā. Okay. Un tā, jā, tad var ieiet šajā prosadaļā un apskatīties kaut kādi, jā, tas, ko principā es jau visam izgāju cauri, izstāstīju. Un cenas arī var izpētīt mājaslapā, viss ir tur. Jā. Aha.
Tā kā tā. Zanda, paldies, ka tu atnāci. Tātad, kur ar tevi var sazināties, ja kādam ir kādi jautājumi? Vieglākais veids, kā sazināties, ir vienkārši rakstot uz atbalsts@failiem.lv. Jā, var sūtīt savas atsauksmes, savus ieteikumus, un mēs ņemsim vērā un pilnveidosim platformu. Tā kā, jā, tas tāds kopdarbs. Tā kā droši var sūtīt gan pozitīvās atsauksmes, gan kādu kritiku. Un, protams, rakstiet savus ieteikumus zem šī video komentāros, un gan jau jūs arī tos lasīsiet. Un tā. Labi, paldies tev! Paldies tev!